Sveicināti, darbie skatītāji! Šodien ir pirmdiena, mēs tūlīt dosimies uz operiņu, jeb pie operiņas, jo man vajag bildīt pie operas uztaisīt. Šī bija laba lekcijas diena, mums pagata ātrāk, un tā viņš ir, jā. Kāds tavs viedoklis? Man arī patika šodien. Mēs izdarām kafiju un viss bija labi. Jej! Kur Arturs palika? Viņš aizsēja pazvanīt. Bet nofilmē, kā viņš nāk atpakaļ. Es aiziešu slepeno kameru nofilmēt viņu. Jā. Šeit mēs novērosim Arturu, ko viņš dara paslabas, kamēr viņš aizgāja. Viņš piezvanīja. Cēla un tad teica, tā kā es jums atzinīšu pēc stundas. Jā. Novēlējam šo māsas kadru. Mēs šodien ir zeķis ar olām. You have balls. No! Ko tu runā? Vai Arturs bija izbrīnīts? Jā. Tad labi. Par ko viņam vajadzētu būt izbrīnītam? Par rozām aciņām. Tev patīk mēs rozā vāciņu? Viņš ir stilīgākais no šajā pasaulē. Es vēlos to tādu. To kameru sauc Alfrēds. Jā. Sounds policies. Kamera. Don't mess with me like Viņa tā kā ofisā, taisīja vlogs kā ofisā, ka kaut kādā runāt, tad es pasaules kameru tā. Man tas ir nekas jauns. Es izdomāju, Vai šis ir thumbnails? čīsta. Man arī jābūt tam nēlām. Jā, tā mums ir thumbnail. Tas ir selfie pie operas. Tur ļoti pievilkts. Mēs atrodamies pie operas. Mēs tikai uzņēmām pāris bildītes, to mēs nevarējām nofilmēt, jo mēs fočējām ar šo kameru, bet šeit es ievietošu Artūra storiju. Te ir Artūra storijas. Atsūt man lūdzu savu storiju. Jā, es šobrīd saglabāšu viņu, bet tā kā ar visu to... Jā, var visu saglabāt. Ar visiem uzrakstiem. Jā. Ārā ir nenormāls vējš, ziemelis, pūš, nenosmiedamies. Latvijas kultūras akadēmija, pirmais sods. Šeit editojot tā kā, uzlēs tādu tā kā skaistu fondu, tur tāds ziemelis skrien kā citāts. Santa būšana. Jā. Ziemelis skrien, nenosmiedamies. Es teicu, ziemelis pūš, nenosmiedamies. Un, jā, mēs esam pāris bildītes. Būs konkursiņš. To jūs redzēsiet no Instagramā. Swipe up. Un man deguns ir pilns ar puņķiem. Bet tas ir tāpēc, ka viņai bija konjunktivīts. Tāpēc viņi nevarēs runāt kādu laiku. Nu, jā. So, Rīga. what's in my bag? Part 2! Hello, hi! Operas edition. Jūs esat tik funny. Let's come sit down. Artur! Te ir kameras! Un es strādāju, es drīkstu to darīt. Jautājums, vai viņam nepaliks labs dupulītis. To mēs varam noskaidrot pēc 3, 2, 1. Vilciens sarunas. Tieši jūs trīs esat kadrā. Arturs izstāsta, ka maldies. Tā tad mēs šodien filmējam vilcienu sarunas. Tā kā mēs sēžam katrs savā vagona pusē, mēs vienkārši viņus filmēsim un komentēsim. Un pēc tam viņi varēs filmēt mūs un komentēt. Tātad šodienas tēma, vai ir svarīgi lasīt ziņas? Letīcija, kāds ir tavs? Šeit, pagaidi, šeit arī ir mūsu eksperte. Ielies kā tāds vārds. Tā kā freeze frame.
mācās komunikācijas zinātni. Mēs viņas viedokli dzirdēsim pēc tam. Pagaidām pastāstam savējo. Tagad mēs tā stāstīsim. Jā, mēs filmēsim viņus un stāstīsim savu viedokli. Vai Tīcija, to liekas ir svarīgi? Vai ir svarīgi lasīt ziņas? Manuprāt, jā, un ik īpaši ir svarīgi lasīt tādas ziņas, kurām tu uzticies. Kādām ziņām tu uzticies? Nē, šis ir the point. Šīs ir tas. Es pārsvarā lasu ziņas Twitterī. Twitterī? Jā. Tā kā es parasti pārbaudu, tā kā es izlasu kaut kur ziņas, un tad, ja mans interesētas topiks, Jā. es tā kā pārbaudu viņas kaut kur. Dažreiz, tā kā lekcijas, no kur izlasu ziņas, Jā. tad es lasu arī dienas ziņas, Jā. un vēl docīgi es skatos panorāmu. Tu skaties panorāmu? Oh, wow! Es skatos panorāmu, tas ir fun fact par mani. Paturēs man Tagad būs summu? mans freeze frame pieliec, kad es skatos panorāmu. Ok. Ar mūsdienu influences Santu Bušu, kura šodien nerunās, jo viņai ir konjunktivīts. Un viņas manager. Vai ir svarīgi lasīt ziņas? Vai īstenībā vajag dažādu veidu ziņas uzņemt sevī. Protams, cilvēks piesaist sensācijas. Tas tāpat mums mācīja, ka sex sells. Es atceros, nu arī tāda derēs, es domāju, kā tu saprati. Bet, saproti, ziņas, viņas var būt cenzētas, viņas var būt strukturētas, viņas var būt visādas. Galvenais izvēlēties savu ziņu. Kas pēc tā domā vienu kvalitatīvu mēdīju? Nu tādi, kuri... Piemēram, uz Delfi. Delfi arī, protams, Delfi ir, man liekas, viens no vadošajiem Latvijā. Jā. Drukātie mēdīji, protams, nav īpaši aktuāli, bet es šodien gribēju nopurt avīzi. Nē, nav jau tā, ka viņi nepavisam nav aktīvi un izmantojami. Ir jau tāda vecuma kategorija, kura izmanto šo drukāto mēdīju. Tas ir tikai laika jautājums, tas gan. Par laimi vai diemžēl? Bet, zini, kas ir ļoti labs mēdījis? Vai tu zini? Uzmini? Nē. Tas nekas, ka kratās, mēs esam cienēti un vajadzētu kratīties. Bet Twitteris ir ļoti skaists mēdījis. Sociālais mēdījis, tur nevar ticēt visam, tur var mierīgi pludināt visu, ko gribāt, protams. Nē, protams, tas pats ir ar Wikipēdiju. Wikipēdija neskaitās kā. Tas ir sociāls mēdījis īstenībā. Wikipēdija ir sociāls Jā, mēdījis? tāpēc, ka tu vari pats iesaistīties un likt informāciju. Čau, es atbraucu uz staciju. Man pēc 20 minūtēm ir vilciens, bet man ir problēma. Man zeķe zābaka. Jūs zināt, tas ka tā kā zeķe, viņš kaut ļoti dīvaini tajā zābakā ir. Man tā kā ir zeķu bikses, jo man saplāstās džins, un es varam šā zeķu bikses, un man ir zeķes arī. Man liekas, tās zeķes vilkšanos jau baigi dīvaini sajūta. Ja man kāds piebrauks tagad blakus, būs ļoti awkward, jo es vienkārši random mašīnā savu zeķi velknos. Mums Tikko beidzās lekcijas, un kur mēs dodamies? Kur mēs dodamies? Santa, kur mēs dodamies? What the fuck? Kas? Šodienas vada ceļš šķirsies ātrāk, ja mēs katrs iesim savā dēku taciņā. Mums jā, es tagad... Pagaid šito izbiez ārā. Nē, es atstāšu. Santa, Jo mēs man... nemācamies 6. klasē. Es mācos. Ui, Tu mācis 8. klasi precīzāk. arī. Arī. Jo es tagad braukšu uz RTU filmēties RTU video. Man bija, ka viņš fokusēja uz tevi, nevis uz mani, kurš tā teicu. Artur, kur tu dosies? Man ir šodien ieplānota privāta stunda 2:30, tā kā... #promo. Tas ir promo, uzrakstiet man Facebookā, ja vēlties. Es esmu izglītības pārstāve. Letīcija, ko tu darīsi? Es braukšu smērus par skolu, un es tur strādāju par skolotāju. Jā, bet es šokar zvanīju uz izglītības ministriju, tā kā es esmu oficiāls skolotājs. Ko? Labi, nē, fake news.
Jūs neticēsiet, ko es tikko satiku? Amandu ar puņķīšiem. Hashtag twinning! Tev arī puņķi? Jā, es izlaiku esmu slima. Jā, es vienkārši visu laiku staigāju. Jā, ir sēd lekcijās, un tur tāds, tā kā, šis klusēs šņauciets, bet nav klusēs. Like, jā.